Ūdens vīrs, esi sveicināts aprīlī, un mēnesis ir patiešām jauks, prognozi tūlīt tev stāstīšu. Līdz 7. datumam tev visu vajag vākt sev, taupīt savus resursus, tos netērēt. Ne laiku, ne spēku, ne naudu, bet pēc 7. datuma tu vari sākt atļauties domāt par lieliem pirkumiem, tu vari sākt slēgt izdevīgus priekš sevis līgumus, tu vari sākt krāt, ieguldīt naudu, un arī veselības atjaunāšanai tu vari pievērst uzmanību. Šis process var noritēt veiksmīgi līdz pat 16. datumam. Valda lūk šāda enerģija. Pēc tam parādās ļoti daudz tādu jaunu iespēju, kurus tev tādi impulsi, kurus tev vajadzētu pamanīt un notvert. Tāda kustība ienāk tavā dzīvē. Ļoti iespējams, ka tu pats paliksi kustīgāks, mobilāks, vairāk būs kaut kādu braucienu, tikšanās, šeit var būt komandējumi, kaut kādi kursi, kvalifikācijas celšanas, valodas kursi, ļoti daudz var ienākt sārunas tavā dzīvē, kaut kādi izdevīgi piedāvājumi vai vienkārši tāda interesantas informācijas iegūšana, piemēram, no kaimiņienes. Arī tas ir iespējams. Man reku žagata atlidoja pie loga. Tā kā viss ir taisnība, tad kaut kādas ziņas tu pēc 16. datuma saņemt vari vairāk. Un šajā mēnesī tev noteikti gribēsies baudīt dzīvi, un to tev arī zvaigznes iesaka darīt, jo Venēra ir apstājusies tavā tātad mājā, kuras stāsta par skaistiem tērpiem, par smaržām, par ēdieniem, par ziediem, par rotām, tātad viss, kas saistīts ar baudu, to tev arī šajā mēnesī vajag darīt. Varbūt tev visu to dos tavs mīļotais cilvēks, bet var gadīties, ka tavā dzīvē ienāk kāds ļoti izdevīgs partners. Tas var būt gan darījuma sfērā, gan privātajās attiecībās, un tev būs tā iekšējā pārliecība, ka tu to esi pelnījusi. Te var būt arī tāds cilvēks, kas uzlabo tavus dzīves apstākļus, vai arī kaut kādu notikumu var tā pavērsties, ka tavu dzīves apstākļi var uzlaboties, jo, kā jau teicu, zvaigžņu enerģija ir tieši tāda. Ja tev gribas atgriezties vecās attiecībās, kas arī šajā mēnesī ir visnotaļ iespējamas, tad padomā vispirms, kam dēļ jūs izšķīrāties. Ja tu redzi, ka tas nebija būtiski un to var pārvarēt un to var mainīt, tu vari mēģināt spēt šādu soli, bet ja tu redzi, ka tas bija kaut kas ļoti būtisks, tad labāk nemēģini. Jaunas attiecības labāk veidot un dibināt pēc 13. aprīļa. Ja esat jau attiecībās, tad atcerieties, ka šis ir tāds, kā jūs teicu, šeit ļoti daudz baudas, ļoti daudz tādu skaistu vēlmi, kuras var realizēt, un dāvanu, kuras partneris var dot. Tad atcerieties, ka ne tikai partneris jums var dāvināt, bet arī jūs pie šāda zvaigžņu novietojuma varat pasniegt dāvanas. Kāds cilvēks šajā laika posmā patiešām jums kļūs svarīgs. Un to jūs sajutīsiet varbūt ne šajā mēnesī, varbūt pat nākošajos mēnešos. Atcerieties, ka visas baudas, ko jūs patiešām šajā mēnesī paši sev atļausieties, sagādāsiet, vai ko jums kāds sagādās, stiprinās jūsu imunitāti. Tāpēc jums priecāties par dzīvi, tā pilnīgi ir recepte labai veselībai. Jo ziniet, kur spēcīga imunitāte, tur arī laba veselība. Un jūsu imunitāte šajā mēnesī stiprina baudas. Tāpēc šis vēl ir tāds mēnesis, kad jums ir iespēja celt savu pašvērtību, sevi iepazīt, saprast, ko jūs īsti vēlaties. Tad apdomājiet, kas tam ir nepieciešams, kas cels jūsu pašvērtību. Un tajā pašā mirklī, kad beigsiet klausīties, sāciet rīkoties. Lai jums veiksmīgs mēnesis! Atā! Visu labu!